taču mūsu skolas darbības baltais kaķītis. Kas viņam noticis? Kāpēc viņš tik skaļi ņauda? Viņš ir bērns pašā galotnē. Laižam viņu nocelt! Kur tad jūs tik ilgi bijāt? Direktori jau bija iekšā un prasīja par jums. Kur tad jūs esat palikuši? Kaķītim vajadzēja palīdzēt tikt nos no koka. Kaimiņu Džeks bija uzturēts tur augšā kaķīti. Labi gan, Oskar, ka tu biji tik drosmīgs un apņēmīgs un uzkāpi bērns galotnē un noņēmi kaķīti. Bez jums tāpatā man nekas nesanāktu, jo jūs man palīdzējāt salikt sienu zem bērza. Un mums visiem apkārt vajadzēs čunītī dabūt tā kā ne salmiņu zem bērza. Un tā arī pagāja visa stunda. Un kā tad kontroldarbs? Ziniet, puikas, es izlasīju grāmatā, ka par labu darbu, kaut arī tas izskatās pēc nedarba, direktors puišus apbalvo nevis soda. Kādi viņiem bija piedzīvojumi? Vai tā ir Ērika Kestnera grāmatu lidojošā klase? Jā, paskaties, bet kā viņi mācēja kauties? Bet viņi bija ļoti draudzīga klase. Kur tad viņi lidoja, tā ir lidojošā klase? Interesanti gan lidojošā klase, bet mēs taču esam zvaigžņu klase! Kad jums tad jāiet pie tās direktors? Pirmdien! Gan jau jūs izlasīsiet līdz pirmdienai šo grāmatu. Paldies! Nu, vai dabūjāt sotu? Policijā arī būs? Nē, mēs nelasījām